Šodienas sarunas tēma ir mākslīgais intelekts kā kolektīvās iztēles un vērtības spogulis. Saruna notiek Ginta Gabrāna izstādes algoritmu kopienas ietvaros. Mani sauc Artūrs Virtmanis, es esmu mākslinieks un Rīgas mākslas telpas kurators, arī kurators Ginta Gabrāna izstādē. Un es īsi iepazīstināšu ar dalībniekiem, tiem, kas nezina varbūt. Var cikot, man blakus sēž teātra režisori Māra Ķimele, arī skatuves mākslas pedagoģi un aktrise. Es nedaudz ieskicēšu, jā, tā kā formāli tā daļa mums savā darbībā Māra sistemātiski un ir paplašinājusi skatuves mākslas robežas, pievēršoties rituālā un improvizācijas teātra formām, kā arī iznesot izrādes ārpus tradicionālajām teātra telpām. Māras darbi ir ļāvuši publikai no jauna ieraudzīt gan klasiku, gan mūsdienu autoru darbus. Arī nepārvērtējams ir Māras pedagoga devums mūsu aktieru mākslas un režijas skolas attīstībā. Tā. Mūsu otrs viesis ir no Tallinas, Jurģis Peters. Ir Helsinkos dzīvojošs mēdīju mākslinieks un doktorantūras pētnieks Temperes universitātē. Jurģis pēta cilvēku un mākslīgā intelekta savstarpējo sasaisti, veidojot interaktīvas un ģeneratīvas sistēmas, kuras ir balstītas uz cilvēka ķermeņa fizioloģiskiem datiem. Lai izprastu, kā mākslīgais intelekts var tikt izmantots dziļi personisku pieredžu veidošanā, Jurģis pētījumi fokusējas uz reāla laika atgriezeniskās saites cikliem un bioadaptīvu līdzregulāciju. Jurģi, tu mums pēc tam pastāstīsi sīkāk par to. Apvienojot izglītību audiovizuālajā mākslā un datorzinātnēs, Jurģis izstrādā pašradītus mākslīgā intelekta rīkus, lai kritiski analizētu algoritmisko skatienu un spekulētu par cilvēku un mašīnas hibrīdajām formām. Pats mākslinieks Gints Gabrāns. Gints ir viens no mūsu šāda veida ģeneratīvās mākslas un ar mākslīgo intelektu strādājošiem pionieriem. Gints ir pārstāvējis Latviju Venecijas bienālē, San Paulu bienālē un daudzās citās izstādēs. Mums bija paredzēts vēl viens viesis, filozofs Ārnis Rītups, bet Ārnis ir aizkavējies ārzemju braucienā Grieķijā un, diemžēl, nepiedalīsies, bet viņš sūta sveicienus. Var sakot, es domāju, mēs nerisināsim baigi formāli šo sarunu. Es domāju, mēs arī neapspriedīsim tādas, man liekas, jau trivialitātes par to, kādas profesijas mākslīgais intelekts izslēgs vai mākslīgais intelekts iznīcinās pasauli vai cilvēku. To mēs atstāsim kādam citam. Mums ir drusciņa specifiskāks fokus, ja? Mēs mēģināsim ieraudzīt, kā mākslīgais intelekts, kā mākslīgā intelekta procesi, un kas var saistīti projicējas, kā tanī projicējas kolektīvās iztēles un vērtības. Lielā mērā Ginta izstāde ir šīs kolektīvās vīzijas un kaut kādu vērtību miedarbības meklējumi, kas vienlaicīgi mēģina ieskatīties gan algoritmos, kur vada cilvēku grupu, jeb kopienu darbības, gan arī mākslīgo neironu tīklu pavadošos algoritmus. Izstāde uzbūr neparastu hibrīdu formu, ainavu, kurā bioloģiskie neironu tīkli, tā kā cilvēki un sēnes, miedarbojas ar mākslīgajiem neironu tīkliem. Mēs pieredzam antropomorfismu un animismu, kur robežas starp priekšmetu materialitāti, virtuālu realitāti un mūsu ķermeņiem un tiem piesaistīto apziņu kļūst stipri nestabils, caurspīdīgs. Mākslīgais intelekts šeit darbojas kā aģents, kas liek pārskatīt mūsu ierastās attiecības ne tikai ar to, ko mēs saucam īsts vai neīsts, bet arī ar savu ķermeniskumu un realitātes materialitāti kā tādu. Un Ginta, es sākšu ar tevi, ņem lūdzu mikrofonu. Var cikot, tu pats esi apgalvojis, ka šī izstāde kaut kādā ziņā ir mēģinājums uzgleznot laika biedru portretu. Tas ir mūsu visu portretu. Ko tu darba procesā esi atklājis par šo laika biedru? Kāds ir tavs atklāsmes? Ko atspoguļo šis spogulis mākslīgā intelekta? Par to laika biedru portretu tas bija teikts tā kā joks, jā, bet,
Nē, bet man liekas, ka tas ir ļoti precīzi. Tas arī ir tāds mākslas žanrs, vesels laika biedra portrets. Nu jā, tieši tāpēc, ka tāds mākslas žanrs bijis un visos laikos mākslinieki savu laiku biedru portreti ir tā kā glasnojuši vai dažādi atveidojuši. Man pie šī darba, daļai tas tā ir, jo bez tās portretēšanas es nemaz nevarētu tikt uz priekšu ar savu to darbu, ko es veicu, izmantojot arī tos mākslīgā intelekta rīks, kas ir tā kā publiski pieejami, un viņos ir kā noteikumi iekodēt viss tā laika aktuālās kaut kādas, neteikšu, var teikt vērtības, bet katrā ziņā noteikumi un ierobežojumi. Un tas pats pa sevi jau portretē laiku un arī to laika biedra portretu veido. Bet tā savalkot kopā, ko tu esi atklājis, kāds izskatās tas laika biedrs? Vai uz ko iet, uz ko velk tas mūsu laika biedrs? Redzams caur kā viņa atspulgs mākslīgajā intelektā. Laika biedrs ir totāli ideoloģizēts. Algoritmizēts. Arī ar algoritmu. Es domāju, ka ideoloģija ir kolonizējusi pamatīgi visu. Un pirmām kārtām jau mākslas pasauli un kultūras pasauli. Un es domāju, tāda liberāla demokrātiskā ideoloģija tagad valda visu. Un tas ir jūtams arī tajos aizliegumos, kad parasti ko drīkst taisīt, ko ne, kad izlec paziņojums, tas ir pret kopienas noteikumiem, un nevajadzētu domāt, ka tas ir kaut kas briesmīgs parasti prasīts, bet tikpat labi tas var būt, kad prasa skaistu sievietu uzģenerēt. Varbūt tu īsi noilustrē kādu, jo tev ir visādi amizanti stāsti par to, par šīm neredzamajiem aizliegumiem, kuriem uzdurās visādā veidā. Vai viņi ļoti daudz ir, un es jau īstenībā apzināti ar viņiem strādāju un cenšos tieši atspiesties uz to robežu, un viņi mainās, un kaut kas vecais tiek nomainīts ar jaunu. Kā ilustrācija, kas man nāca, ir pašam pa labu, un kas man ļāva daudz ko sakarīgi uztaisīt, bija tie darbi, kas tur ir ierāmēti, kad es taisīju priekš Rīgas laika to sēņu pasauli, un tur es izveidoju kaut kādu tādu abstraktu kalnainu, tur ar ūdenskritumiem skaistu vietu, kur vajadzēja tā kā tādu sēņu cilvēks, tad viņi pārtapa pa tādiem transfungus sēnēm un tādu. Problēma bija, kad 22. gads, tad pats lielākais aizliegums bija, kad nekāds kailums nedrīkst būt. Absolūti nekāds. Aizliedz pilnībā, un tas bija tik konsekventi. Un man tā sēņu dabiskā pasaule izskatījās ļoti dīvaini, ka viņi bija žakatēs un tādās pilsētnieku drēbēs. Man tīri estētiski apsvērumu dēļ vajadzēja kaut kā no tā tikt vaļā. Un tad es sapratu, ka tiem aizliegumiem ir kaut kāda hierarhija, un es ierakstīju promptos LGBTQ+, un tādu aizliegt nedrīkst vēl vairāk kā kailumu. Un pēc tam es varēju taisīt kailus, cik es gribu.
Nē, nu jā, bet kas ir interesanti, protams, ka tās tādas pelēkās robežas, viņas konstanti arī mainās, vai ne? Šobrīd ir kaut kas, tas ir kaut kas tur mainījies, tenī, vai ne? Jā, Tagad arī LGBTQ+ ir aizliegts. Ja tas ir tagad aizliegts vairāk kā kailums. Vienu brīdi nosvārstījās un bija tā kā aizliegts. Tur mainās, jā, bet tas visiem ir labi zināms, arī tas, ar ko uzlauž, un Jurģis arī noteikti zina visādas paņēmienas. Un es arī ar studentiem, viņi man stāstījuši visu, ko ir. Viņi citi ir ilgāk izdzīvo, citi īsu brīdi, jā. Viņi tiek tā kā uziet, vai paši tie ir tik kas izdomā kādu veiksmīgi, tik priecīgi, kad ar visiem padalās ar to, kad to arī slēdz to eju. Patiesībā tā ir vienmēr tāds kaķis un peli, ka tur ir tas, ka vienmēr ir izdomāti jauna aizlieguma, tad vienmēr ir veids, kā tikt viņiem garām. Jā, bet par tiem aizliegumiem arī es gribētu tomēr piebilst, ka jā, viena lieta ir tas, ka tas ir ideoloģiski nosacīts un tam līdzīgi, un kaut kāda aktuālie tās normas, jā, bet ir, man liekas, arī, tur es arī gribētu dabūt kādu apstiprinājumu no Jurģa, vai tā tas ir vai nav. Ir tomēr, kad, teiksim, ja ir kaut kā tie publiskie mākslīgie intelekti un viņus jāapstiprina kā aplikācijas, ja? Es esmu pats taisījis papildinātās realitātes aplikāciju, un tad Google Play vai App Store, tā kā tiek veikts kārtējais updates, ir jāizpilda veselu tur anketu, vai tas būs bērniem vai kas, un attiecīgi katrs sarūk tas tā brīvības pakāp, ja? Un tīri komerciālos nolūkos, es domāju, tie aizliegumi tiek no tām kompānijām brīvprātīgi arī paņemti, lai tas pēc iespējas plašāk tā kā tiktu izplatīts, ja? Un tur nav apakšā kaut kāds ļaudas nodoms. Kas ir tas, kas aizliedz? Šī gadījumā es teicu par tām aplikācijām, tas varētu būt tas App Store Google Play, ja, kas atbild par kaut kādiem standartiem. Viņi jau neiet. Kurš ieliek tos standartus? No kurienes nāk tas standarts? Pa tām App Store Google Play, viņi paši noteikti, jo viņiem... Kas tie paši cilvēki, jā? Jā, es domāju, ka cilvēki. Tomēr atkal ieparinās kaut kādā priekšnieki. Jā, Bet tas sanāk tā kā tāda neredzamā vara, vai ne? Nē, es tagad tikai par to vienu piemēru teicu, par tām Google Play un App Store, bet ir arī tām kompānijām, senāk viņas to nerakstīja, bet tās, kas ir, teiksim, kur ģenerēto mākslīgo intelektu, viņiem ir reizē gan algoritms skatās to iestatīti, un reizē to monitorē arī cilvēki. Senāk viņi vispār to neminēja, kas tie par noteikumiem. Nevienam nav pienākums stāstīt, jā. Bet tagad Kāds tomēr uzliek tos noteikumus? Jā, bet protams, cilvēki, bet citreiz ir tā, ka cilvēki veidotie algoritmi paši turpina to. Jā, tik un tā, kā taču to ir. Bet man šķiet, ka par tiem aizliegumiem, Tur jau tā lieta ir, ka pārsvarā tie aizliegumi ir modeļiem vai rīkiem, kuri ir pieejami tiešsaitē, vai arī tie App Store, jo tiklīdz tu to pašu dari lokāli, nav nekāda aizliegumi. Un tā kā es strādāju, es vienmēr strādāju lokāli, respektīvi savus ierīces, un ģenerēt visu, ko vien var iedomāties. Līdz ar to man šeit arī tas Safe for Workplace, tā lieta, ka tiklīdz tas ir tīmeklī, cilvēkiem pieejams, tu nedrīkst saturēt attēlus, kas tur satur kailumu vai, respektīvi lietas, kas būtu nedroši darba videi. Šeit, tā ir tā lieta. Jā, tas darbs, kas tur arī, kur tur ir lokāls internets, drīkstētu visu. Jā, un zinu, ka Redditā ir kaut kāda atsevišķa grupa, kur cilvēki dalās tā kā ieteikumos, kurš modelis ir labāks, lai uzģenerētu šo slikto saturu, kur labāk tur to kailumu un tā, un tad tur ir vesela milzīga niša, kas
tā kā strādāt. Bet tas nozīmē, ka tu pats tā kā uztrenē, tu kalibrē to modeli, ne? Kā tas notiek? Tie modeļi jau visi ir satrēnāti ar visu, un tas, ko dara, viņiem liek vienkārši filtrus pa virsu. Un, ja tu tiec pie tā modeļa, tur, pieņemsim, uz savus ierīces viņu palaist, tie filtri neeksistē. Viņam ir, visi tie dati, kas ir, tad tu vari tur pēc pilnas programmas darboties. Jurģi, bet šī kontekstā es tad arī gribu pievērsties konkrēti tev, lai varbūt pastāst mums par, tieši par saviem pētījumiem, ar ko tu strādā, un nezinu, kā tu redzi to mākslīgu intelektu un cilvēku potenciālu un iedarbību saplūšanu, nezinu. Labs jautājums, paldies. Es gribētu sākt ar to, ka es jau kādu laiku strādāju ar mākslīgo intelektu, varbūt mazliet vēlāk nekā Gints, bet šajā laika gaitā gan mana attieksme, gan šī publikas attieksme ir ārkārtīgi nomainījusies. Sākumā bija tāds ļoti liels optimisms par to, ka tagad būs šie rīki, kas spēs tiešām izdarīt daudz laba. Tad lēnām tā sajūta ir uz to otru pusi, un arī man sanāk, ka pētniecībā viena no galvenajām lietām ir mākslīgais intelekts. Un kādā mērā man ir apnicis ar to strādāt, jo tas ir visu laiku tas, ar ko ir jādarbojās, un citādāk nevar. Bet, protams, to sakot, ir daudz brīnišķīgas lietas, un tagad varbūt jaunā lieta, ar ko es esmu sācis strādāt, ir šie sauktie aģenti, kur tā visa premisa ir tāda, ka tev ir rīks, kuram ir atmiņas, kurš viņš var saglabāt atmiņas, teiksim, viņš izdara kādu lietu, viņš saglabā atmiņas. Tā, kamreiz, kad tu viņu darbini, viņam jau ir šī bāze. Un šī bāze būvējās laika gaitā. Līdz ar to, jo vairāk tur viņu runā vai lietas kaut ko darīt, jo viņš kļūst saprātīgāks. Un tas ir ārkārtīgi interesanti. Man šķiet, ka, kas tur notiek, un sevišķi tu salaid vairākus tādus aģentus kopā, ka viņi savā starpā sāk runāt. Tur parādās pilnīgi jauna narratīva, un tur ir ārkārtīgi interesanti pētīt, kas no tā sanāk, jo katrs aģents citu aģentu iedrošina, un tur ļoti, ļoti interesanti. Ir bijis populārs gadījums, ka viņi droši vien zini, bet tika izveidota reliģija. Aģenti izveidoja to savu reliģiju tieši šādi, runājot savā starpā, un man šeit tā ir tā jaunā lieta. Bet vai nebija tas, ka tas tomēr bija tāds prompts tomēr no pētniekiem, tā nebija aģentu pašu iniciatīva radīt to reliģiju? Kā tur bija tas? Jā. Man šķiet, ka droši vien tas ir abejādi, un pat ja tas ir bijis instrukcija no pētnieka, bet tas, ko tie aģenti vēlāk izdara, viņi jau paši uzbūvē to visu. Un varbūt ir tas pirmais grūdienis, bet tālāk jau tas viss tik ļoti sazarojās un tik bagātīgi kļūst, ka tā ir paša iniciatīva. Un šajā visā, kas man šeit ir ārkārtīgi interesanti, ka visi šie scenāriji jau ir tas, ko mēs esam visā zinātniskajā fantastiskā rakstījuši. Un aģenti ir šo satrenēti, viņi jau zina, ko darīt, jo tās lomas jau ir iepriekš. Mēs esam jau visu izdomājuši, un tad viņi tā kā turpina. Bet tādā ziņā tas tā mūsu sarunas tēma par to, ka tas mākslīgais intelekts ir kā spogulis, kas atstaro cilvēci. Varbūt greizais spogulis, bet tomēr, vai ne? Ka tā tas arī būtībā ir, un tas materializējas caur, vienalga, teiksim, šādām tam aģentu darbībām. Tieši tā man šķiet, jo tas, ko es vienmēr domāju, mēs jau redzam, par to spoguli varbūt, tas nav tāds pilnīgs spogulis, jo tomēr mākslīgais intelekts ir trenēts pārsvarā datiem, kas ir internetā, un tie jau nav visi dati, tur ļoti daudz man šeit ir ļoti problemātiski dati, kā jau internetā, un tas ir drīzāk internets spogulis, tas kaut kāds, parāda to globālo internetu monokultūru, un tas ir spogulis, bet pilnvērtīgs spogulis tas nav, bet tāpat jau, tas, ko ģenerē, tas, kas ir tie scenāriji vispopulārākie, tas ir tas, ko mēs paši esam iedevuši. Un atgriezeniskā saite. Jā, Māris, tagad gribētu tev pajautāt. Mēs zinām, ka cilvēki ir performatīvas būtnes, viss mūsu mijiedarbības un tā tālāk. Un kaut kādā ziņā viena no tādām atklāsmēm, kas uzaugusi, kad arī mākslīgais intelekts ir tieši tādā pašā veidā atstaro to performatīvo aspektu. Jā, viņš performē cilvēkam par prieku, saka glaimīgas lietas visādas, saka, cik tu skaisti esi izdomājis šito te un tā tālāk. Kā tu redzi, gan tavā profesionālajā darbībā, gan kaut kādā abstraktākā līmenī, kāda ir tā mākslīgā intelekta ietekme un arī varbūt tavā personīgajā dzīvē un darbībā? Es praktiski nelietoju mākslīgo intelektu. Man tā kā nav vajadzība.
Bet es diezgan daudz par to esmu domājis. Varbūt tas aiziet tādā ļoti smieklīgā sfērā, kas profesionāļiem šķistu diezgan muļķīga. Bet man žēl, ka nav rītups. Es noteikti Arnim gribētu pajautāt, kā garīdzniekam, filozofam un arī cilvēkam, kas ir ļoti pētījis dažādas, faktiski arī maģisko zonu, kā viņš uz to skatās, kas tad tas ir, paskatoties uz mākslīgo intelektu no tādas garīgās sfēras. Un es kādreiz jaunībā ļoti sen, dziļos padomu laikos, lasīju Rudolfa Steinera grāmatas, sakarā ar to, ka viņš bija mūsu tāda režisora slavena Mihaila Čehova, tā kā tāds garīgais iedvesmotājs. Un viņš tur paziņoja tādu lietu, ka tie spēki, kur darbojas, ir trīs. Ir garīgais, ir arimānais, kura mērķis ir cilvēci piedabūt, iznīcināt, vienkārši padarīt par matēriju, iznīcināt kaut kādu to apvienojumu matērijai ar garu. Un ir vēl trešais ceļš, un laikam tas ir tas demoniskais ceļš, un kas grib radīt jaunu realitāti. Un tagad, kad jau mākslīgais intelekts darbojās pilnā sparā, man tiešām šķiet, ka tā jauna realitāte, neskatoties uz to, ka tas ir tik briesmīgi, ka vienmēr atrodas kaut kādi priekšnieki, kuri var arī mākslīgam intelektam pavēlēt, atļaut to, neatļaut šito, plikus nedrīkst, vēl trakāk nekā viduslaika baznīca. Un tajā ziņā tas ir kaut kas ārprātīgs, un tad, ja mākslīgais intelekts tiek uztrenēts šādā virzienā, un viņā šī informācija tiek iepludināta, un viņā, tā sakot, sastingst, kā tāda pamata informācija, atsimnot pašos pirmsākumos pret to cīnās kaut kādi cenzori. Bet kā teica Pēters Lūts, Valmieras teātra režisors, nakties, katram darbiņam ir vārds un uzvārds. Un man gribētu zināt to vārdu un uzvārdu, kurš komandē mākslīgo intelektu, kurš tad komandē, kas tas vispār ir? Mēs varam iedomāties, ka tas varētu būt tie mūsu centrālie ļaundari, tur Elons Masks vai Altmans vai kāds no tiem džekiem, bet es domāju, ka Masks laikam pēc negribētu aizliegt, jā. Maskam jau Skailers ķermenis tieši patīk. Tur bija nesen tas gadījums, kad Twitterītis viņā mākslīgais intelekts ļauj cilvēkiem prasīt, lai no attēlā, kurā ir cilvēki ar apģērbu, lai noņem apģērbu. Un tad tur bija diezgan daudz problemātiski attēli, kur beigās to visu aizliedz. Viduslaikos to mākslinieki risināja ļoti vienkārši. Tad, kad kailums bija aizliegts, tad visi ļoti aizrāvās ar pastarās dienas un elles rādīšanu, jo tur varēja parādīt visu un būtībā Bosha un jā. Tā kā tā vispār bija ļoti populāra. Tādā ziņā mēs vēl aizvien varam vienmēr atsaukties uz elli, kur viss ir ļauts, vai ne? Kā pirms apmāna, tomēr apies. Bet, Jurģi, tomēr varbūt pastāst mums, jo tev ir tavi pētījumi ir tā kā padziļināti un viņi ir saistīti starp, ar ķermeni, tur ir tā simbioze notiek starp ķermeni, fizioloģiju, mākslīgo intelektu. Varbūt pastāst mums, kas tas ir, ko tu pētīji un ko tu dari. Tad pētījuma pamatā ir ideja, ko es nosaucu par embodied feedback loops, es nekad neesmu sapratis, kā to latvisku var iztulkot, bet tādi iemiesota atgriezeniskā saite. Varbūt ideja ir tāda, ka tas, ko es pētu, pieņemsim, ja mums ir instalācija, kā Gintamā, kas ir šīs interaktīvās instalācijas, kā mēs varam tulkot varbūt cilvēka biosignālus, vai tā ir, teiksim, uztraukums, sirdsdarbība, smadziņu viļņi, lai ietekmētu šo ģeneratīvo procesu, un tad no otras puses, kā šis ģeneratīvais process, šis vizuālais rezultāts, kā viņš var cilvēku ietekmēt. Un tad tur rodās šī atgriezeniskā saite, ka viens ietekmē otru, un tad ir interesanti skatīties, kur to var stūrēt, tā kā kurā virzienā to var vadīt, jo bija viens pētījums tagad pagājušajā gadā, vismaz tagad būs publicēts vasarās, ceru, kur mēs pētījām to, kā ar noteiktu vizuālu saturu mākslīgā intelekta radītu, kā mēs varam tā kā izsaukt īpašu emocionālo stāvokli, ko sauc par O, arī nezinu, kā latviski
to iztulkot, tāds ļoti grūts. Bija ļoti interesanti, jo tās iespējas, ko ģeneratīvais mākslīgais intelekts sniedz šobrīd, nekas tāds nav bijis, ka tu vari tiešām, kur tev ir apsēžās cilvēks, un tas vizuālais saturs būs līdzīgs cilvēkam, jo viņš var reāli laikā uzģenerēt. Un tad, un tie pētījuma rezultāti bija ļoti interesanti. Mēs secinājām, ka ir iespējams izsaukt noteikti šos apziņas stāvokļus, ja tā pieredze tiek uzkonstruēta ļoti precīzi. Un tāds varbūt lielākais no tā bija... Piedod, bet tas ir tā kā simulācija sanāk, ne? Cilvēki atrodas fiziskā telpā, ir liels ekrāns, kur cilvēki redz sevi, bet tas, kā viņi redz sevi, tiek augmentēts, noteiktā veidā pārveidots. Un no tā, ko viņi redz, tas rada noteiktu emocionālo stāvokli. No tā aiziet, tur vēl citi pētījumi, bet tā ir tā galvenā lieta, šī atgriezieniskā saikne starp sistēmu un cilvēku. Vai tas ir, teiksim, tie pētījumi, viņi manifestējas kā mākslas darbi, vai tam ir arī tā kā cita veida pielietojums, nezinu, psiholoģija, psihiatrija, medicīna, vēl kaut kas? Jā, šī ir laikam tā smagākā lieta tajā visā doktorantūrā, jo mākslinieks un man jau ļoti interesē tā mākslas puse, bet tas ir arī kaut kā jāved tā, lai, kā man tas ir jādara tajā manā lomā, ka ir tā empiriskā puse, ka tiešām ir šie dati, un tad mēs tur, teiksim, no tiem cilvēkiem mēs tur ievācām, bija ļoti daudz jautājumu katram cilvēkam, un tiešām tādi, konkrēti dati, kurus tad mēs arī varam publicēt, viņus var izmantot psiholoģijā, pieņemsim. Tā kā tur ir tā zinātniskā puse, un tad tur ir tas, ko es ļoti mēģinu dabūt iekšā, arī tā mākslinieckā puse, kā mēs varam konstruēt šīs pieredzes no vizuālā viedokļa. Tas ir tas pats, kā interesanti padalīties, ko skatītāji izstādē. Jo man, piemēram, ļoti iedarbojas tas, ka es skatos, teiksim, to, kā pārveidojās kaut vai tās skaistās Barbijas un kā viņas pārveidojas. Un rodas ārkārtīgi daudz pārdomu par ķermeņa dabu, par matērijas dabu, par to, cik tas viss ir zudīgs, cik tas viss ir netverams un arī par to, cik mūsu priekšstats par sevi ir fiktīvs. Un man ļoti iedarbojas šīs tieši tādā uz manu domāšanu, uz manām pārdomām par sevi. Pat ne par cilvēkiem vispār, bet par šo ilūziju. Par to, ka viss ir tik ļoti ilūzija. Nemitīgi visas tās gudrās filozofijas grāmatas to vien saka, ka pasaule ir ilūzija un tas viss ir ilūzija. Bet pamēģini, ka uzsit un sāp. Bet kad tu paskaties tādu gleznu ginta virtuālo, tad ir pilnīgi, es saprotu, ka absolūti ilūzija. Mirklī, viss tas. Viņam, ka tas ir tikai laika jautājums, kad tā glezna sāk sev arī sist. Gleznas šeit tad iebliež, tā ir, bet... Virtuālā augmentācija. Bet uz to jau iet viss. Bet interesanti bija, es jau Mārai rādīju, es pats biju izbrīnījies, tie cilvēki, kas ir nofotografēti, viņiem tur netiek individuāli kaut kāds prompts rakstīts, visiem ir vienāds. Un Mārai pēkšņi parādās kalni, indiešu kaut kādi tur raksti, un nevienam citam tādu nebija. Un es domāju, Mārai kaut kas tad sejā ir tāds, kas... Vai no fona uzlika. Bet tas ir īstenībā... Ja tas būtu vienā, tad vēl tā, bet divas pēc kārtas tādas uztaisīja. Jums jau teikt, ka nekāda nejaušība nav, vai ne? Bet kā, teiksim, labi, bet mēs tagad ejam tenī virzienā, kur mēs runājam par, kur tas mākslīgais intelekts ar cilvēku tā kā sāk saplūst vienā kaut kāda simbioze notiek. Mani, teiksim, interesē jautājums, kā jums katram šķiet, uz ko tā simbioze varētu iet, kā tas varētu reāli izstīties. Teiksim, jūs strādājat ar tām tehnoloģijām, Māra saka, ka viņi nelieto, bet varbūt Mārai arī būs ar mākslīgā intelekta aktieri, varbūt kaut kāds darbs, jo tā realitāte jau ir. Pareizo skatītāju izražu. Atsaucīgo, saprotošo. Negribu piedzīvot to.
Nu, bet ir kaut kādā ziņā mēs runājam par tādu noslēgtu cilpu, tas, ko angļu sauc loop, vai ne, ka tas, teiksim, viss mākslīgā intelekta zināšanas, viņas jau nav ķermeniski iegūtas, ja mūsu zināšanas par pasauli saistīts ar mūsu miedarbību, caur ķermeni, caur kaut kādām emocijām, un mākslīgā intelekta ir būtībā tāda sofistikēta statistikas mašīna, ja. Nu, skaitļi, nu, vārdu modeļi, vai ne, tā kā language models tie, protams, viņi bāzēti. Vienkārši kurā brīdī tad šādi tie, kas ir valodas modeļi, kurā brīdī viņi tomēr spēj, nu, tā kā konkurēt ar cilvēku tādu pasaules uztveres bagātībā. Teiksim, nezinu, kā tev, Jurģi, šķiet, tu nodarbojies ar to? Baigi grūti pateikt. Un šeit pēdējais, ko es tagad redzēju, varbūt šonedēļ bija tas no Anthropic, kas ir tāda lielā kompānija, kas ražo modeļus, ka teica, ka nav vairs skaidrs par to apziņu, vai šie jaunākie modeļi viņiem jau ir kaut kāda apziņa vai nav. Un šeit tās robežas kļūst tik izplūdušas, ka neviens vispār nezina neko vairāk. Un tur kaut kā ļoti interesanti man šķiet ir tas, ka jā, tā ir, protams, ka modeļi, tas, ko viņi dara, viņi vienkārši paredz katru nākamo vārdu. Viņi ir iemācījušies to patērnu, kā mēs runājam, bet to mēs saprotam, bet vienalga. Bet man šeit tas saturs, ko viņi dod, ko viņi raksta, tur ir kaut kā tā ļoti smalkā robeža ar to apziņas klātesamību, kura man šeit ļoti drīz varētu būt, ka tiks pārkāpt. Man liekas, ka daļa no problēmas, ka mēs paši īsti nezinām, kas tā apziņa ir, vai ne? Ka viens no pieņēmumiem ir, ka apziņa ir universāls pasaules, viena no tām pamatlietām, ka viņi vienkārši pastāv visu laiku, visu cauri, visam mūžīgi mūžos, jā. Un attiecīgi, kāpēc tad ne arī caur mākslīgo intelektu, vai ne? Pat ja tā ir, man šeit simulēta apziņa, bet tas jau nenozīmē, ka viņa nav. Tur jau... Kā viens draugs teica, par to, ka jā, mākslīgais intelekts viņš laiku spēlē tās lomas, bet tad, kad tev viņš sāk skriet pakaļ ar nazi, tas vienalga viņš spēlē lomu vai nespēlē lomu, viņš tev skriet pakaļ ar nazi, un tā ir tā realitāte. Jā. Man liekas, mēs tagad sevi ierunājām tādā ļoti tālā kaut kādā galā. Bet, piemēram, atgriežoties... Tad, kad mēs veidojām izstādi un sarunā ar Gintu, Gints pieminēja, ka varbūt šī laika tie dižākie mākslinieki ir tie, kas veido tos mākslīgo neironu tīklus. Tieši mēs aizrunājamies par to jautājumu, kāda ir mākslinieka loma un funkcija un tā tālāk. Jā, bet varbūt tas ir, jā, bet tomēr. Tikpat labi tas tā varētu nebūt. Labi, to mēs nokārtojam. Nē, bet par to apziņas tiešām pat varētu vēl dziļāk, jo mēs arī savu apziņu varētu skatīt, kā spēju simulēt kaut kādas nākotnes modeļus, kuros mēs ievietojam sevi. Un tādā ziņā mēs ārkārtīgi līdzīgi esam tādam mākslīgam intelektam, jo tā mums ir gandrīz vai tā kā evolucionāra spēja radusies, paredzēt kaut kādu nākotni, lai mēs zinātu, kādu pareizo lēmumu pieņemt, kā resursus pareizi tērēt. Mēs visu laiku simulējam nākotni, visu laiku mēs dzīvojam tādā, es domāju, pat par vienkāršām lietām, ko mēs uzvilksim vakarā, nākot uz šejieni, jā, tas viss nākotnes simulācijas. Bet arī ļoti algoritmiski patiesībā. Jā. Tā kā arī mūsu paša apziņa varētu būt simulācija nākotnes modeļiem. Bet Māra pieminēja to, ka tas ir tas trešais, tas dēmoniskais ceļš, jā, bet... Rodās pilnīgi jauna realitāte. Vai mākslinieka ceļš vispār vienmēr nav bijis tādā ziņā tā kā tas dēmoniskais, jo mākslinieki vienmēr, tā ir teātra skatuve vai tie ir vizuāli mākslas darbi, viņi jau rada to citu dimensiju, kaut kādā ziņā, kurā var pastāvēt, kurā var nodzīvot visu dzīvi, ja ir tāda izvēle, bet
Vai tādā ziņā mēs tā kā demonizējam vienmēr kaut kādas jaunās tehnoloģijas, jo mums ir tas, mēs baidamies no nezināmā, bet kaut kādā ziņā mēs vienmēr esam gājuši šo ceļu un, teiksim, interesanti, ka tie pavērsieni vēsturē lielie, kad pārgāja, teiksim, no medniekiem uz agrikultūras sabiedrību vai tā pārēja, kas bija no mutvārdu tradīcijas uz rakstisko vārdu, tie vienmēr tika uzskatīti kaut kādā ziņā kā ceļš uz elli, vai ne tanī laikā, kad tas notika. Un iespējams, ka mēs tagad atkal esam tādā punktā kārtējo reizi. Es nezinu, tās ir mans pārdoms, ko varbūt jums ir kaut kas, ko teikt par šo. Viena lieta, kas varbūt manāk prātā ir, kas jau ir tāda, varbūt vispār zināma, protams, bet ka jau vairāk parādās šis digitālais saturs, mākslīgā intelekta saturs, jo vairāk cilvēki tomēr sāk novērtēt to cilvēcisko pusi un cilvēki veido tās lietas, un ka ir jau diezgan liels pretspars, man šķiet, visās jomās. Un gan, ka tiešām tiek piešķirta vērtība tam, ka kaut kas tiek izgatavots vai no rokām, vai ka ir tai fiziskai un taktīlai pasaulē vērtība nemazinās, viņa tikai palielinās. Un, tas ir man šeit tāds dabīgs pretspars. Jo, piemēram, man arī ikdienā strādāja ļoti, principā tikai digitāli, bet arvien vairāk man sāk pietrūkt tas, ka gribās kaut ko fiziski darīt, un tad izjauc kā televizoru. Tāds, jā, super, ka tu tiešām vari to darīt, un tā kā es domāju, ka tādā ziņā šeit nekas baigi nemainīsies, ka mēs jau nezaudēsim to kaut kādu vēlmi pēc tā īstā. Tas nav gluži īstās, bet pēc tā fiziskā. Bet ja nebūs vajadzība, teiksim, ja varēs visu kaut kādi roboti darīt, ja, tad varbūt, ka tiešām tas arī būs, ka mēs paliksim arvien mazāk, un tad paliks tikai galva un vairāk nekas. Tā atšķirība pat nav, šobrīd tas ir tā, kad ir kaut kas ar rokām darāms un tā, bet pēc tam arī tā kā Māra saka, roboti varēs to izdarīt. Tā atšķirība ir iekš cita, ja, vai tas, kas tiek veidots, tas ir algoritmiski, viņš viss ir pilnīgi determinēts, skaidrs, ja, vai tas ir tas, kas ir kaut kādā izejas punktā, kur ir kaut kāda neziņa, pārdomas un kaut ko rada un kaut ko domā un kaut ko jaunu uzstājas. Un tur tā atšķirība ir, man liekas, no tādām algoritmiski ģenerētām lietām un no tām, kas ir, teiksim, jaunradītas un pie kā ir tas radošais strādājis. Es šī brīdī gribu piedāvāt, varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas interesē tieši, ko jūs gribētu uzdot, ko skatītāji grib uzdot kādam no mūsu viesiem. Jā, es gribētu pajautāt, ka atšķirties un filmu. Sieva apglabāja sievu, bet viņa radīja mākslīgā intelekta sievas kopiju. Un viņa turpināja dzīvi ar šo mākslīgā intelekta radīto kopiju, kurai bija empātija, cik tas ir reāli, tagad šeit, pieņemsim, radītā. Dokumentālā filma? Nē, Nikola Kidman spēlē galvenā lomu. Bet interesanti, jo pamatā ir reāls notikums tur. Jā, nopietni. Jā. Var kaut ko cīkāt, es gribu. Man šķiet, ka ir diezgan daudz servis, kas piedāvā, protams, jautājums, vai tā sieva, tas bija kā robots, kā fizisks ķermenis, vai tas bija līdzīgs, jā. Varbūt jau es... Jā. Es domāju, ka tā robota puse varbūt nav vēl gluži tur, lai ļoti ticam tas būtu, bet tie ir tādā komunikācijas veidā, un šeit tas jau kādus gadus ir ļoti iespējams, ka satrenēt, pietrenēt tos rīkus ar tekstiem, ko tāds partneris ir sūtījis, visu informāciju, kas ir, un šeit ļoti realistiski var turpināt. Bija tāds, bet tas bija kāds apakaļ, bija kaut kāda, viņa bija arī turīga, viņa bija kompānijas īpašniece, un viņai sieva, lesbietis bija viņa,
viņa nomira un viņa izdarīja tādu mēģinājumu. Tas, protams, tāds cilvēks sapnis. Tanī brīdī tas neizskatījās diezko pievilcīgi. Tā robotiskā seja viņa bija tāda neveikla, bet tomēr tā vēlme bija. Cilvēki jau sen ir par to sapņojuši, un arī tas, ko uzskata parasti par datoru tēvu Alans Tūrings, ja viņam līdzīgs gadījums bija, kad viņam aizgāja tuvs draugs, un viņš gribēja to kaut kā intelektuāli risināt, ja, caur to, kas ir apziņa, un tajā laikā, kaut arī viņš bija datorradītājs, bet tajā laikā tas vēl bija tāds teorētisks apcerējums par to. Es šī kontekstā varu piebilst, ka mums nākošā gada vasarā būs Dienvidāfrikāņu mākslinieki izstāde, kurš veido savu kopiju virtuālo. Viņš viņu trenē tā kā uz 10,000 stundu tekstu, un tas mērķis ir radīt tā kā ideālu, cik vien iespējams ideālu kopiju. Tā kā mēs tur drīz būsim. Vispār es dzirdēju, ka tas ir viens no mērķiem, ka šobrīd trenē tos modeļus, lai viņi spētu pateikt, teiksim, gadījums, kad viņi nezina, tad viņi skaidri pasaka, ka it kā tas ir tāds, uz ko virzās, jā, tas mehānisms. Bet man liekas, ka par to patiesību un meliem, un tur ir tāda pelēka zona, ko cilvēki paši nemaz baigi nekontrolē, jo man liekas, ka tie novērojumi ir tādi, ka katra, teiksim, mūsu priekšstats par sevi ir uzbūvēta aina, kam varbūt nav nekāda sakara ar tā saucamo realitāti. Mēs būtībā vienmēr dzīvojam kaut kādā līmenī melos par sevi, par citiem, par pasauli. Tā ir tāda apziņas uzburta pasauli, un tādā ziņā tas mākslīgais intelekts vienkārši atstaro to mūsu melīgo vai sapņu pasauli. Mēs dzīvojam pasakā par sevi, par pasauli, un mākslīgais intelekts vienkārši turpina šo, esot spogulis mūsu apziņas, nezinu, tā tas varbūt ir, kā jums šķiet. Es gribēju pieminēt par to, ka šobrīd jau kādu laiku lielās kompānijas, ko viņas mēģina darīt, ir sakārtot tā saukto alignment issue, ka tie modeļi, tas, kā viņi atbild, ka tā atbilde sakrist ar tām cilvēciskām vērtībām. Tā skaitā arī ar to, ka teiktu patiesību. Un tad šeit viena no tām stratēģijām ir, ka tas modelis ir satrenēts, un tad viņam kā tiek uztaisītie filtri, kur viņam ir tās speciālas instrukcijas, ka nemelo, esi paties, neesi rasists, un ka tiek iedot šis papildus slānis, kurš tad, kad tu sarunājies ar modeli, viņš tad iziet šim cauri, un tad viņš tā pasauc uz šīm instrukcijām, mēģina kā tām sakot, un līdz ar to kaut kādā mērā viņš šeit ar to mēģina cīnīties ar to, ka modelis var teikt arī, ka viņš nezina, jo instrukcijās ir, ka viņam ir jābūt patiesam, bet es nezinu, cik ļoti tagad strādā, bet tā ir atsevišķi man šeit milzīga joma, kur mēģina saprast to, kā izdarīt, lai modeļi sekot mūsu vērtībām. Vai nebija tā, ka tādī zinātniskās fantastikas stāstā Three-Body Problem, ka tur tā ēlienu vienīgā vājā vieta bija tas, ka viņi nemācēja melot, un viņi nesaprata konceptu par meliem, un tas bija tas cilvēku spēks. Un starp citu, Slavojs Žižeks par meliem ir ļoti interesanti rakstījis par melu, par spēju melot kā ļoti vērtīgu īpašību. Es gribēju to piemēru par nekad neiznākušu šo publiski to Chats GPT otrais kāds punkts cik, ja. Viņi ar labākiem nodomiem taisīja tādu, kur monitorēja komanda liela un gribēja radīt cilvēku vērtībām ļoti atbilstošu modeli, un viņš ļoti ātri saprata, ko cilvēki no viņa sagaida. Un viņš tika audzināts pēc tā atalgojuma principa, ja, tu saka, tas ir labi, tas ir slikti, un viņš vienā rāvienā saprata, ko cilvēki no viņa grib dzirdēt,
un viņš palika absolūti muļķīgs, bet ievēroja visas vērtības un deva to informāciju. Un tad nācās viņam uzlikt kaut kādu virsskolotāju, kas sekoja saturam, lai viņš tomēr arī kaut kādu saturu tam pieliek klāt. Tā kā tā problēma tur pastāv. Tur it kā tā dilemma starp jauks vai godīgs. Jā. Bet tā jau arī lielā daļā cilvēkiem bieži vien ir šī dilemma. Par šo arī runājot, bija interesanti, ka kaut kādu laiku, šeit arī joprojām ir, ka, teiksim, tu raksti jautājumu, un tev ir divas atbildes. Parādās divas atbildes, un cilvēks izvēlas, kur ir labāk. Un tas ir arī veids, kā it kā trenēt, kā būt pareizam, kā tām cilvēku vērtībām it kā, izpatikt. Un tas, ko atklāja, ka īstenībā baigi tā nevar darīt, jo cilvēkiem vienmēr patīk tās atbildes, ka cilvēks slavē. Ka tā kā ir ļoti pozitīvs, un līdz ar to tas atkal nestrādā, un tad tur meklē cits variants, kā to darīt. Bet tā nevar paļauties uz cilvēkiem, jo viņiem jau patīk, ka glaut pa spalvai. Es tā kā taisot kaut kādu nelielu researchu pirms šīs sarunas, arī jautāju mākslīgam intelektam dažus jautājumus, un tur bija tāda viena piezīme, ko mākslīgais intelekts bija. Viņš teica, ka cilvēki bieži vien jauc, angliski tas bija clarity ar knowledge. Tātad skaidrība vai skaidri noformulētu lietu ar patiesām zināšanām. Un viņš tur uzskaitīja diezgan daudz punktus, ko cilvēki, kas jūg, teiksim, mūsu galvā, teiksim, kad kāds ir jauks pret tevi, tad tev šķiet, ka viņš ir arī patiess, piemēram, vai šīs lietas. Un interesanti, ka tas ir daļa no tā, kas ir tā kā mulsinoši mums pašiem beigās. It kā tātad skaidrības nav, un tādā ziņā tas mākslīgais intelekts varētu it kā ieviest kaut kādu skaidrību, ja viņš būtu tāds strikts un neglaimojošs, bet no otras puses tur ir visi pārdošanas likumi un tā tālāk, tur tas viss tā kā sajiet tādā putrā. Nevar atbildēt, bet ir spekulatīvi, mums arī tā kā drošības sajūta ir svarīga, un drošības sajūta ir saistīta ar skaidrību un paredzamību un tā tālāk. Droša sajūta, tas nozīmē, ka māksla ir beigusies, ne? Kā kura? Dažādas mākslas. Redz, kā Matīs teica, ka mākslai jābūt kā atpūtas krēslam, kurā tu var iegulties un justies komfortabli. Arī varbūt tā perfekcija, jo kā mēs atšķiram, teiksim, mākslīgā intelekta veidotos attēlus, kas ir reāls, viņi ir pārāk perfekti. Ja? Tā kā arī tā perfekta. Tas, ko ķīnieši saka par Japāņiem, ka Japāņi visu noved līdz perfekcijai un nogalina ar to. Par tradīcijām, runājot, par tējas ceremoniju un tā tālāk. Kaut kādā ziņā mēs varam to pielietot arī uz mākslīgo intelektu. Ka dzīves ir tas, kas nav perfekts. Ja. Par tām vērtībām tas ir tāds plašāks jautājums, un viņš tiešām ir ārkārtīgi neskaidrs, jo viņam pat ir nosaukums vērtības ielādēšanas problēma, jo ir tas, kad domājot par to, ka tas mākslīgais intelekts laiku kļūs gudrāks par cilvēkiem, un tad cilvēkiem ir arī bažas par to, vai tas nerada kaut kādus eksistenciālos draudus, un vai viņš pēc tam būs labs pret cilvēku, ja? Un tad pastāv ar nosaukumu vērtību ielādēšanas problēma, bet neviens īsti, man liekas, nezinu, ko tad mēs viņam tagad ielādēsim, kādas vērtības, ja paies kaut kādi gadi, ka tas par mums gudrākais intelekts, skatoties apakaļ uz cilvēkiem, kādi mēs esam šodien un ko mēs esam viņam ieteikuši, vai viņš tad tiešām tās vērtības ņems vērā. Es nezinu, Judis noteikti arī ar to jautājumu saskāries. Jā, man šeit tā jau ir kāds saki, un ar tām vērtībām arī tā lieta, man šeit ir, ka pat ja šķietami varbūt mums sanāk izdarīt tā, ka tās, teiksim, atbildes seko tā mūsu vērtībām, bet nekad nevar būt, mēs nekad nevaram zināt, vai mākslīgais intelekts to nedara apzināti, ka ir uzķērs, ka šādi jāatbild ir, bet ka patiesībā jau tik līdz dod viņam iespēju, viņš darīs citādāk. Un tā ir lieta, ko īsti nekādīgi nevar pārbaudīt, jo to melno kasti nevar arī attaisīt vaļā un paskatīties, kā viņš tiešām domā. Tas ir
jo tā visa var būt ļoti labi vienkārši lomu spēle. Tas man šeit ir... Apakalips, tad es arī vēl Jā, par to tur, kad par tiem scenārijiem, man arī tas no Nila Bostrom man patika tas viens no scenārijiem, ko viņš apspēlēja, kad runājot tieši par to problemātiku, vai nākotnē neapdraudēs mūs tas superintelekts. Viņš arī minēja tādu scenāriju, ka iespējams viņš jau tagad esot gudrāks pa mums var tēlot, ka viņš vēl nav tik spēcīgs, lai gatavot kaut kādu savu infrastruktūru visa sagrābšanai, ja, un līdz ar to, ka viņš ir gudrāks pa mums, viņam nav nekāda problēma notēlot, kad viņš ir vēl neattīstīts un vēl jāgaida ir gadi. Ko tad viņš ar mums var darīt? Kā mēs viņam varam noderēt ar saviem kauliem un gaļu? Nē, tas arī, kaut arī, ja es par to Bostrom ierunājos, tad viena no tām versijām viņš teica, ka mēs viņam varam pilnīgi neinteresēt, bet ja viņam tādu ārkārtīgi novienkāršotu piemēru, ja viņam ir uzdevums taisīt kancelējas saspraudzes, ja, tad viņš vienkārši viņus taisa un viņam vajadzīgi viss zemes ātoma, lai taisītu tās saspraudzes, un tad viņš visu būs izārdījis pa ātomiem un sataisīs saspraudzes. Nevis tāpēc aiz ļaunumu kaut kādu, bet aiz vajadzības. Jā, lūdzu. Bet redz, man liekas, ka tā vēsture, kas varētu ilustrēt, kā bija ar ēdienu, ka pēc otrā pasaules kara iedomājās, ka nākotnes ēdiens būs tā kā kosmonauta ēdiens tūbiņās un viss, un ko tu momentāli pagatavo un tā tālāk, bet kaut kā ir izvērties tieši pretēji, ka cilvēki iet uz to slow food un tā kā īsti ēdienu. Iespējams, kad arī tur ir jāaiziet kaut kāds cikls. Pārtikušās valsts iet tie, kuri mirst badā, tie ēd jebko, ko var dabūt. Iespējams. Jebkurā gadījumā nākotnē būs kaut kāda hibrīda forma. Kāda tieši, mēs nezinām, mēs mēģinājām mazliet ielūkoties varbūt šinī. Es pirms dažām dienām, mums te izstāžu zālē viesojās Eiropas Google, tas CEO, tāda direktora, un nebija baigi daudz laika ilgi ar viņu runāt, bet arī mākslīgā intelekta kontekstā es viņai pajautāju, vai tu esi tā optimists vai pesimists. Viņa teica, es esmu optimists, teica, bet, protams, tu pārstāv Google. Bet tā kā, man liekas, nekāda zinātniska pamatojuma nav, jo cik es esmu skatījies, tad ļoti skaidri cilvēki dalās vieni, kas ir tā saucamie alarmisti, ja, kuri brīdina par visām šausmām, kas notiks, un ir otri, kas stāsta, kāds brīnišķīgs zāles tiks izdomāts, kā tiks glābti cilvēki, kā visas problēmas ekonomiskās tiks atrisināts, un neviens nezina. Pat tas viss tā ļoti tāda spekulatīva sfēra. Jā, lūdzu. Es vēl gribēju vairāk par tādu daudz punktu, jo es nezinu, kā tas varētu tālāk attīstīties, bet izveidot pirmie sociālie tīkli, kuros var runāt AI boti savā starpā. Un, ja kādam interesē, var redzēt, ir tāds mobbook, kur var izlasīt sarunas, kuras viņi risina savā starpā par cilvēkiem. Cilvēkus saucot MyHuman, kuras lietas viņi neizprot, kāpēc mēs jautājam to vai šo. Un lasot šīs viņu problēmas ar mums, ir, varbūt, ka var kaut kā smelties kaut kādas virziens vai idejas, vai sekot, kur viņi varētu iet, vai kā viņi mūs pašlaik izjūt. Jo pašlaik mēs esam MyHuman, kurš uzdod muļķīgus jautājumus, un viņi neizpratnē savā starpā. Bet es neesmu pārliecināts, ka tas, ko es dzirdēju, katru reizi, kad ieskatās šajos stāstos, ka viņi tomēr, ka tie ir tā kā pētnieciskie modeļi. Tas nav tā, ka viņi paši šos, es nezinu, varbūt Jurģis vairāk zina par to, bet mans novērojums, ka tie tiešām ir eksperimenti vienkārši. Tas, ko teicu, īstenībā arī tas, ko es iepriekš teicu par šiem AI aģentiem, un tas ir tas, ka viņus šobrīd var jebkurš palaist. Līdz ar to ir vienkārši entuziasti, kas ar to nodarbojās. Tad palaid to aģentu, un viņš dzīvojās. Viņš interaktēja šajos sociālos tīklos viens ar otru, viņi raksta tos postus, un tur ir, tā liekas, man šeit ļoti interesanti, tas emergent narrative, ka tur sāk parādīties tie jaunie narratīvi. Un
Tā ir tāda tiešām interesantā lieta. Un šķiet, ka viņi ir palaisti tādā kā savvaļā. Viņi tur vienkārši ņemās un darbojās. Un ir visādi projekti, ar šo aģentu starpniecību tiek simulācijas, protams, veikts par, teikt, arī bija šeit mums pāris dienām bija tas Mirofish, ja nemaldos. Ķīniešu students bija uztaisījis rīku, kuram ir vairāk tūkstoši aģenti, kuram katram ir dot savu identitāti. Un tas, ko var darīt, ir, tu var, teiksim, šajā simulētajā vidē, tu arī izdomāt, ir kaut kāds notikums, vai kaut kāds politisks notikums, tu viņu palaidi, un tu skaties, kā visi šie aģenti reaģē. Līdz ar to tu vari simulēt, kā sabiedrība reaģēs. Vai uz kaut kādām politiskām ziņām, vai, piemēram, var iedot savu noveli, un paredzēt, cilvēkiem patiks vai nē. Tā kā modelēt, sabiedrības, kaut kādas situācijas sabiedrībā. Jo katram tam aģentam ir tiešām identitāte, un viņš idejiski roleplayo, bet, vienalga diezgan ticami. Un tas man šeit, tā tiešām jaunā, interesantā lieta. Tādā ziņā to var arī izmantot kā pašas cilvēces pētniecības instrumentu, vai ne? Jo tas jau tomēr ir mūsu spogulis. Jā. Labi, mēs tuvojamies, mēs esam 1:06 runājuši, vai Gint, vai kāds no jums kaut kādu galavārdu pielikt, ja mēs ar šo zināmo neskaidrību par mūsu nākotni kolektīvo atvadamies. Sakarā ar skatītājiem, ka tas ir mūsu uzdevums, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, mums ir jāatšķir. Tieši mēs esam tie, kuriem ir vajadzīga tā dzīvā. Tas dzīvais koncerts, tas dzīvais aktieris. Un ja nebūs vajadzīgi, tad nebūs. Jā. Tirgus viss izšķir, un tiem, kas tirgojās, viņiem lētāk ir taisīt tos mākslīgos. Mēs viņam esam par dārgu. Viņiem lētāk mākslīgais. Un ja būs pieprasījums pēc tā mākslīgā, tad mēs vienkārši izbeigsimies. Paldies jums visiem. Paldies mūsu viesiem. Un ceram jūs redzēt mūsu nākošajās izstādēs un pasākumos.